es domāju, ka lielā mērā tas ir arī jautājums par to, nu, kas veido to nacionālo identitāti katram cilvēkam. Jo, nu, ja mēs kaut vai par tiem līviem runājam, nu, katrs jau var, vai teju katrs teikt, ka, nu, es tomēr jūtos kā lībietis un es gribu to valodu tagad iemācīties. Tā ir kaut kāda tāda zemapziņas solidaritāte. Arī, teiksim, nu, pieņemsim, ir kaut kāda liels sarīkojums, vai ne? Un mēs ļoti draudzīgi, bet tā, ka iet uz beigām, tas sarīkojums, sāk čupoties. Un vēl vairāk, tur netiek šķirot tikai krievi, latvieši vai ebreji vai armēņi, bet arī tīrā latviešu kolektīvā, tīrā latviešu ballīte beidzās, kurzemnieki savā kaktā, latgalieši savā kaktā. Viņi izjūt tādu dziļāku kopību, kas ir, nu, viņa diezgan iracionāla, protams, ja? Mums ir ļoti, ļoti dziļas tās saites, saknes, kuras iestiepjās tālu pagātnē, un mūsu zemapziņa visu laiku transportē to atmiņu. Tas nozīmē, ka jūs tā kā kurzemnieku pazīstat jau iracionālā veidā principā. Nu, es domāju, ka es arī krievus labi pazīstu, jo es esmu arī, protams, ne aiz savas gribas, bet es esmu Krievijā dzimusi. Arī ne aiz savas gribas, bet man pirmā valoda bija krievu. Līdz 4 gadiem es runāju krieviski. Man bija ļoti daudz apkārt. Latviski nē? Nu, ļoti vāji. Tādēļ, ka es mācījos krievu bērndārzā, un mana māte bija audzinātāja, un vecā māte bija bērndārza vadītāja. Tas bija diennakts bērndārs, un tā teikt... Tur jūs arī dzīvojāt? Tur es arī dzīvoju, jā. Ģim, pastāst to savu piemēru par uzturēšanos latviešu skolā. Tas bija projekts, kuru mēs ar Artu Ģigu režisoru un ar Jāni Gesta žurnālistu veidojam pirms dažiem gadiem, kad mēs izmēģinājām vienkārši 3 latviešu skolniekus ielikt krievu skolā uz dažām dienām un otrādi 3 krievus latviešu skolā. Un paskatīties, kas notiks. Mēs arī filmējam to procesu visu laiku. Tie secinājumi bija pārsteidzoši. Es neticu mentalitātei. Es tomēr, nu, man ir arī sociologa izglītība. Man liekas, ka vairākas lietas ir vairāk iemācītas nekā nāk varbūt no dabas cilvēkam, bet tur es tiešām biju tā pārsteigts, ka krievu skolā tie bērni latviešus uzņēma ļoti ātri. Viņi jau apmēram pēc stundas zināja, kā viņus sauc, uzaicināja uz ballīti, sarīkoja vēl kaut ko. Nu, tur, protams, skolotāji uzreiz bija ar tādu iniciatīvu, ka vajag tur palīdzēt tiem latviešiem integrēties. Jā. Bet latviešu skolā bija reakcija arī normāla, bet tāda, nu, ok, ja jūs atnācat, nu, esiet šeit, nu, mēs jums pāri nedaram, pa galvu nesitīsim nori. Un nākamajai dienai es pajautāju, vai jūs zināt, kā viņu sauc? Nu, tur tā kaut kā, jā. Bet es gribu izstāstīt jums vienu, manuprāt, ārkārtīgi zīmīgu. Es to parasti stāstu arī, kad es esmu ārzemēs, ka ļoti slavena latviešu aktrise, kas ir filmēta daudzās filmās, spēlē katru vakaru teātri izrādē vienā bārā, satiekās ar ļoti simpātisku krievu puisi, Latvijas krievu puisi, kurš, kā vēlāk izrādās, ir ļoti populārs krievu dīdžejs. Bet viņi satiekās un iemīlās tā pa īstam, absolūti nezinot savas viens otru identitāti. Ja? Un tikai tad, kad viņi sāk savā starpā tuvoties un dzīvot kopā, viņš, latviešu krievu puisis, kas ir dzimis audzis Latvijā, uzzina, ka tā ir ļoti slavena Latvijas aktrise. Viņa savukārt uzzina, ka šis te krievu puisis piepilda ēteru krievu valodā un ir ļoti pazīstams starp krieviem. Nu, ģim, tas ir tipiski, vai ne? Tas ir ļoti tipiski, jo, piemēram, es arī, kad sāku studēt žurnālistos, man kursabiedrs bija Lauris Reinīgs, kas jau toreiz bija populārs, un es nevarēju saprast, kāpēc tur citi grib no viņa autogrāfus, un tad es ieraudzīju veikalā klādes ar viņa bildēm, un es viņam teicu, Lauri, es redzēju tevi. Un tad es nezināju, ka viņš ir populārs, toreiz viņš ir raidījumu vadīt. Vai par to ir jāsatraucās? Vai lai mierīgi paliek, ka tā būs? Mums vajag daudz atklātāk runāt. Mēs runājam, un arī šajā raidījumā, stipri politkorekti. Mums vajadzētu... Nē, jau tādēļ, ka par kautiņu. Mēs mazlietiņi izvairāmies no tādām ļoti
Bet man šķiet, ka par to vajadzētu runāt. Protams, bez kaut kādiem tur ekstrēmiem. Jā, man šķiet, ka Vācija un arī daudz citas tautas, kas bija iesaistītas Otrajā pasaules karā, viņi ārkārtīgi izmala cauri visu to problemātiku. Ja? Izmala, mala gadu desmitiem. Un tur ir miers iestājies. Mēs neesam par to izrunājušies. Sapratuši, tas bija tā, tas bija apmēram tā. Un tā kā saka, tā sāp. Mēs viņu tā tikai appūderējam to principu. Tieši tā. Tajā pašā laikā šeit blakus esošais Jaunais Rīgas teātris varbūt ar vienu savu izrādu Vectēvs izdara daudz vairāk. Protams, ļoti kontroversiāli izrāda, bet tiešām kā tāds viens izrunāšanas seans par to, cik ļoti dažādi mēs esam un cik ļoti mēs esam paštaisni. Katra savā principā versijā gan par vēsturi, gan par politiku, gan vispār par dzīvi. Principā mums ir vajadzīga tāda nacionālā psihoanalīze, principā. Nē, pilnā nopietnībā, ja? Un ja būtu, varbūt ka jūs varat... Laiku! Ja, uzņemties. Nē, respektīvi, patiešām tā izrunāšana, ne jau vēl, tas ir psihoanalīzes pamata elements, ka cilvēki runā. Vienkārši runā, un kamēr iznāk tā problēma ārā, un paliek daudz labāk. Un vairs nav bail, jā. Jā, es par. Īpaši, kas attiecās uz to runāšanu. Bet no visas tiesas par. Bet paldies jums, ka jūs te sarunā iesaistījāties. Un arī, protams, pieņemot trīspusēju pārmetums par korektumu. Bet varbūt kādam tieši tā bija labi. Paldies, ka jūs skatījāties. Ar labvakar!